Labdien, mēs turpinām iepazīstināt ar saviem kandidātiem Siguldas novada partija. Es esmu Jānis Vimba, Siguldas novada kultūras un turisma centra direktors. Šodien man ir divi brīnišķīgi sarunu biedri un mēģināsim parunāties par uzņēmējdarbību un par sociālo atbildību pašvaldībā. Bet došu vārdu, lai paši kandidāti iepazīstina ar sevi. 3 teikumi. Labdien, mani sauc Kristīna Briede. Esmu dzimusi un augusi Siguldas novadā. Savas bērnības vasaras bieži pavadīju Mālpilī un Inčkalnā, kā arī pirms novadu apvienošanas strādāju Krimūnas novadā, tā kā es varētu teikt, ka man ir saistība ar visu Siguldas novadu. Brīnišķīgi. Mani savukārt sauc Ivars Lācis. Es esmu dzimis un audzis citur, bet pēdējos 15 gadus jau dzīvoju Siguldā. Un mums ir sava darbnīca Siguldā, mēs ražojam mēbeles, un principā šobrīd visa mana dzīve grozās par un ap Siguldu. Gan hobiji, gan darbs, viss notiek Siguldā. Siguldu esmu radījis par sev tādu foršu vietu, kur man patīk ļoti uzturēties un dzīvot. Jauki. Varbūt pirms mēs ķeramies pie tās tēmu iztirzāšanas un dziļākas jūsu iepazīšanas, jautājums, ko mēs uzdodam, manuprāt, visiem mūsu kandidātiem, kāpēc politika kā nokļuvāt Siguldas novada partijā? Lūdzu, Kristīna. Jā, man šķiet, ka politika nav tā vieta, kur visi tiecās iesaistīties, un es domāju, tas arī nav noslēpums, ka es arī pirms 4 gadiem kandidēju pašvaldību vēlēšanās. Jā, ar tādu domu pilnveidot sociālo darbu un tā kā atbalstīt novada iedzīvotājus, jo sociālai darbinieki palīdz ne tikai tā kā daudziem šķiet, kad tādām ģimenēm, kur ir riski un dažādas grūtības, bet jebkurš no mums var nonākt krīzes situācijā. Jā, un tad, kad mani uzrunāja, es domāju, ka apvienojot spēkus šobrīd tas process tiks virzīts uz priekšu, man liekas, ka daudz labāk nekā. Principā tas ir dabisks process, ko tu mēģini pateikt. Pašvaldība ir saistīta ar sociālo atbildību, un līdz ar to ir brīnišķīgi, ka mums ir arī speciālisti, kurš darbojas ikdienā šajā jomā. Labi, Ivar, lūdzu. Man ir tā, ka es vienmēr esmu sekojis līdzi, kas notiek politikā. Man vienmēr ir bijis tā situācija, kad es skatos tos raidījumus, kāpēc? Un es esmu tas, kā man sieva saka, tu sēdi un tu visu laiku besījies ārā par kaut ko, un tad vienā dienā man piezvana un saka, klausies, mums ir vajag vienu cilvēku, kas vēl būtu komandā. Es tā, bet, kāpēc ne? Es vienmēr esmu tā kā bijis malā, vienmēr man licies, ka kaut ko es varu izdarīt labāk, bet tajā brīdī, kad tu esi malā, sēdi savā virtuvē vai dīvānā, tu principā neko neietekmē. Un tajā brīdī, ja tev beidzot ir tā iespēja, tad kāpēc turpināt sēdēt malā, kā saka, būt par virtuves ekspertu un nedarīt pašam? Tāpēc es tā saprotu, bet ir jāpamēģina. Vienkārši vienā dienā tev tā iespēja atnāk, un kāpēc nepamēģināt? Kļūt no dīvāna eksperta par ekspertu, un iespējams arī pašam kļūdīties, iespējams kaut ko izdarīt ne tā kā vajag, bet tu vismaz esi mēģinājis darījis, es vienkārši stāvējis malā un teicu, šitie visi jau neko nesaprot, bet es vienīgais esmu gudrais. Tad, man liekas, ka ir jābūt tā, ka tā vienaldzībai nevajadzētu būt sabiedrībā, un ja tev ir iespēja, ej dari un palīdz tajā visā, jo mēs jau kopā varam visu to izdarīt labāk, nevis tā, ka tikai lai tie tur dara, jo viņi jau tur ir iekšā, bet mēs jau tikai te kritizēsim. Daram visi kopā. Man liekas, ka tas tā strādā labāk. Šeit labs tiltiņš man sanāca nākamajam jautājumam. Vai jums šķiet pašsaprotam, ka pašvaldības iedzīvotājiem ir jāiesaistās savas dzīves telpas, ne tikai politikā, bet arī administratīvajā darbā, fiziskā sakārtošanā? Vai tas ir dabiski? Vai tā vajadzētu būt? Protams, jo politika tieši vai netieši ietekmē visus iedzīvotājus. Ceļi, kultūras dzīve, sociālie pakalpojumi, no tā nevar izvairīties. Un, ja mēs gribam dzīvot sakārtotā, skaistā pilsētā, tad jā.
Un te, man liekas, vienreiz jau pieminējām, mums atcerējāmies veclabo teicienu, ja tu nenodarbojies ar politiku, politika nodarbojas ar tevi. Nu, savalkot visu to, ko mēs tikko runājām, tev var būt viedoklis, bet ja tu to viedokli nepaudi, kā tie citi cilvēki var uzzināt, ka tev tas viedoklis ir? Jā, jo tā jau arī ir, kad kaut kādā brīdī tu pasties raidījumu, vienalga kaut vai Dombura raidījumu, kur arī viņš pats vēl, tas nav tā, kā es to gribu redzēt, tas tiešām nav tā. Un tad saprot, bet tajā brīdī, ja tu paliec malā, tu principā savā ziņā atbalsta viņa to darbību, jo tu ar savu vienaldzību principā arī viņam ļauj turpināt to darīt. Tas līdzīgi kā, ja tu redzi, kad kaimiņu mājās ir logs ārā, tu vienkārši aizgriezies projām un ne tālāk. Tajā brīdī tava vienaldzība arī ir darbība, un tas nav pozitīvi. Tajā pašā laikā tu vari pateikt, klausies, moši nedaram tā, izdaram to vislabāk un savādāk. Klusēšana ir atbalstīta. Nebūt vienaldzīgiem pret tiem procesiem, kas notiek apkārt. Ja tev ir iespēja to visu arī palīdzēt darīt savādāk, labāk, vēl kaut ko, arī caur organizācijām. Starp citu, ir biedrības, kurās var darboties. Mēs jau ļoti daudz darbojamies visādās biedrībās, un tāpēc tā arī ir iespēja savā ziņā kaut ko darīt. Tu it kā neesi tajā politikā, bet tu dari tajā novadā, tu dari to, lai tajā novadā ir foršāk. Un tagad parunāsimies, kā novadā padarīt foršāk. Parunāsimies par to, ko jūs ikdienā darat. Par tām sfērām, varbūt sāksim ar tevi. Šobrīd mana darba vieta ir Bērnu Klīniskā universitātes slimnīca. Es strādāju ar bērniem un viņu ģimenēm, kuri ir nonākuši nelaimē, kuriem ir smaga saslimšana, krīzes situācija, vārdu sakot. Es sadarbojos ar visām Latvijas pašvaldībām, jo pie mums nonāk bērni no visas Latvijas. Un tas, ko es redzu, un tā kā nerunājot tieši par Siguldu, bet citām pašvaldībām, ka ir grūti reaģēt krīzes situācijās, jo tad, mēs neprotam. Mēs varbūt tik bieži nesaskaramies ar tām krīzēm, jo, tās situācijas ir dažādas, un tad, kad tas bērns ir nonācis grūtībā un arī visa ģimene, tad ir nepieciešams reaģēt tūlīt. Un tad nedara tas arguments, ka... Mēs lemsim, ja? Jā. Mēs lemsim, mēs risināsim, mēs skatīsimies, iespējams nākamā gada budžetā kaut ko ieliksim, ja? Jā. Jo tam cilvēkam tiešām vajag jau to palīdzību šodien. Nevis rīt, bet īstenībā jau šodien tas tā sanāk. Jā. Bet šeit atkāpjoties, tu teici, ka tu esi strādājis Siguldas novadā, tobrīd laikam Krimuldas novads. Jā, tobrīd tas nebija vēl Siguldas novads, jā. Krimuldas novadā. Konkrēti Lēdurgas pagastā. Kāda tava pieredze? Mēs esam gatavi šim visam, ja pašvaldībai ir vēl ceļš sakārtojams, ko attīstīt? Man ir grūti komentēt par to, kā ir šobrīd. Droši vien tās lietas ir mainījušās, bet arī strādājot Krimuldas novadā, es arī saskāros ar to pašu birokrātiju, kad, lai saņemtu pakalpojumu, sievieti, kur cietusi no vardarbības, viņai vajag šodien. Viņai nedara, kad mēs izskatīsim un sameklēsim viņai dzīves vietu, krīzes centru, to vajag šodien. Tad varētu teikt, ka process ir tomēr diezgan sarežģīti un bieži vien pārāk gari, birokrātiski gari, lai labu lietu sakārtot tā, kā to vajadzētu darīt. Un tur ir vajadzīga politiskā griba, lai mainītu to situāciju. Tur viens pats sociālais darbinieks un sociālais dienests. Labi. Mēs vēl paturpināsim. Ivar, tavu pieredzi ar uzņēmējdarbību, ar strādāšanu novadā? Man ir tā, ka mēs Siguldā esam ienākuši. Mēs atnācām principā no Rīgas caur Suntažiem, pa ceļam bijām Garkalnē. Jo tās telpas jau vienmēr ir, kaut kur viņas tiek dabūs, bet tas vienmēr ir sarežģīti. Un šajā situācijā, kas ir Siguldā, principā ir ļoti grūti ražotājiem atnākt uz Siguldu, jo principā nav industriālo parku, nav attīstītas teritorijas. Tev principā ir tā, ka tu atnāc un saproti, tev vajag piemēram 1000 kvadrātmetrus telpu.
stāsts paskatīties, nu labi, nav. Un, principā nav. Šobrīd ir, var iziet caurēs, esam paskatīties, ir vecās, kas tas sanāk, Siguldas bloka teritorija, kur kaut ko tā kā sākuši pēdējos gados izīrēt, bet tu tur var noīrēt uzreiz, 2-3 tūkstošus. Ja tu esi vairāk vai mazāk, pieņemsim, ienāc tajā nozarē jau, tā kā jauniņais, ko tu cilvēks iesāks ar tiem 3000 kvadrātmetru, tev mēnesī ir 6-7 tūkstoši īri, tev principā nav naudas tam visam. Un tas ir tas, kas Siguldas novadā man pietrūkst, un ko es arī iepriekš runājis ar attīstības pārvaldi Siguldas novadu, kāpēc mēs neattīstam? Kāpēc mēs neattīstam ražošanu? Jo Sigulda nav tikai kafejnīca, tas nav tikai spieķīts, tas nav tikai izklaide. Tas, protams, ir forši, ka tas viss mums ir, bet mums nav mērķis piesaistīt ražotājus. Mūsu šī brīža tās galvenās vadlīnijas ir, mēs ejam mums ir turismas, un mums, principā, tā globāli neko vairāk nevajag. Bet tajā pašā laikā man vienmēr ir gribējies, lai ir tās ražošanas, lai ir tam cilvēkam iespēja noīrēt telpas, pamēģināt, saprast, viņš var, viņš nevar, viņš tālāk var jau pēc tam nākotnē pats attīstīt, bet arī tas ir šobrīd liela problēma, jo mums Siguldā nav rūpnieciskās teritorijas, kurās tu varētu kaut ko ņemt, būvēt, darīt. Tas nav no pašvaldības veicināts līdz šim. Ir pašvaldības attiec tādu, kāpēc uzņēmējs nevar pats nopirkt zemi? 50 000, kur problēma? Īstenībā jau tajā brīdī, kad tu nopērci to zemi par 50 000, tavas problēmas jau neatrisinās. Tu esi tikai nopircis zemi, tev vajag plus-mínus ceļu, tev vajag stāvvietu. Manā gadījumā vajag, lai var iebraukt lielā fūre. Tātad tas nozīmē, ka man vajag lielu stāvvietu. Tev vajag lielu elektrības pieslēgumu, un tad vēl vajag arī telpas. Beigās uzbūvēt, beigās tas ir kaut kāds 500 000 investīcija. Kur mazajiem un vidējiem uzņēmējiem tas varētu sagādāt milzīgas galvas sāpes. Vienkārši sākt. Tāpēc, ka tev nav, tu nevari to sākt, jo tev nav tā 500 000, un neviena banka nedos, un ja es būtu banka, es arī nedos. Tāpēc es saprotu, ka iespējams, ka tam mazajiem uzņēmējiem pēc gada viņš jau būs bankrutējis, jo viņam tas kredīta maksājums par to visu, ko viņš būs sabūvējis, būs tik liels, ka viņš to vienkārši nevar apēst. Bet tajā pašā laikā, ja viņš spēja radīt 5-10 darba vietas, tas jau ir nodokļi, un tas jau nāk atpakaļ pēc tam. Un šeit es tev absolūti piekrītu. Es domāju, ka mēs ļoti daudz piekrītam. Uzņēmējdarbības vides dažādošana, uzņēmēju dažādošana mazina kopējos novada riskus. Respektīvi, ja mēs visi nodarbotos, ļoti attālināti pateikšu, pieņemsim ar naftas pārstrādi. Tad droši vien, kad naftas nozarē būtu kādas problēmas, mums būtu milzīgi riski visam novadam. Līdz ar to es tev pilnīgi piekrītu, ka ne tikai turisms, ne tikai mazās kafejnīcas, ne tikai tas, ko mēs šeit uztveram kā pašsaprotam, bet arī industriālā ražošana mazam vidējiem uzņēmējiem. Tas ir svarīgi. Jo turisms ir ļoti forši, tas ir tiešām superīgi. Man pašam ir, piemēram, viena neliela māja, ko es izīrēju Bookingā. Un tu tā nauda kaut kādu visu laiku nāk, tu viņu tur ieliet, un tad pienāk, ir vasaras sezona, ka tev ir ļoti forši, jo brauc daudz turistu, un brauc vietējie, brauc ārzemnieki, tad pienāk tas rudens, tad vēl tu tā, un tad pienāk ziema, un tu saproti, labi, būs tur ziema, būs slēpotāji, un pienāk šitāda ziema kā šogad, kad nav sniega. Reāli nav variantu. Tev kā tajā brīdī, ja tu esi tajā turismā iekšā, ja tam būtu vienīgā nodrošinās, tad principā viss tur saprot, ka tavi tie ienākumi, kas nāk no potenciālās mājiņas izīrēšanas, viņi tev sarūk par apmēram 80%. Resī no tā maksimālā brīža paliek pār tikai 20%. Un tad viss. Un tā ir tā pati problēma, kas automātiski arī ir visi sēpošanas trasē. Es vienkārši negribētu būt šo ziemu sēpošanas trases īpašnieks. Automātiski visa tā infrastruktūra, tie cilvēki, kas teorētiski tur būtu varējuši strādāt, viņiem nav variantu, jo viņi automātiski nebūs kafejnīcām darbi, jo nebrauks. Cilvēki nebrauks šo ziemu, to varēja ļoti labi redzēt. Sigulda bija tukša, reāli tukša. Atbrauc bobslīds, tā ir nedēļa, forši, un pēc nedēļas viņi ir projām un viss. Un nav to ikdienā, kas ir tie katru nedēļas nogalē, kas ir forši, kad atbrauc tie cilvēki, un viņš šogad neatbrauca. Uztaisīsim nelielu tiltiņu, lai salīmētu kopā, kāpēc jūs esat tieši šādā konfliktā.
Vai sociālā uzņēmēja darbība, tu redzi, ka tas ir kaut kas, ko varētu attīstīt privātā sociālā uzņēmēja darbība? Jo laiku pa laikam mēs dzirdam uzsaukums no Labklājības ministrijas, manuprāt, ir bijuši uzsaukumi, hei, attīstat, hei, darbojieties. Vai tu redzi šajā sistēmā, tad droši vien nedaudz plašāk jāatver tas lauks, jo tas nav tikai pašvaldību jautājums, bet arī valsts jautājums. Vai Siguldā varētu šo attīstīt? Vai tev ir informācija? Man nav informācijas, bet es domāju noteikti, kāpēc nevarētu, jo ir vajadzīga arī iniciatīva no uzņēmējiem. Pašvaldība viena pati nevar pavilkt tās visas problēmas, kas ir. Kuras mēģina vilkt? Mēs mēģinām ļoti reizēm šauri skatīties tikai uz to, kas mums deg. Šajā gadījumā es degu par savu kultūru un turismu. Man kaut kā laiku aizmirstās paskatīties apkārt. Hei, klausieties, mēs varam sadarboties, mēs varam runāt un varam radīt kaut ko labāku. Nevis viens pats plēsties un sisties. Šīs novada domāšana, filozofija ir ar to saistīta, ka mēs esam dažādi, bet kopā mēs esam komanda un spēks. Tas ir tas, kas mūs veido. Gribās cerēt labāk par citu pašvaldību. Jā, protams, tas jau forši, jo mēs jau varam kopīgi palīdzēt. Mēs piesim, kā mums ir arī biedrība, Siguldas takas, un mēs piesim ļoti cenšamies sadarboties ar skolām. Mēs uzorganizējam pasākumus, piesim telpu orientēšanos skolām. Mēs visās skolās šogad Siguldā uzrīkojam, kas ir pilsētas skolas. Un tajā brīdī, ja mēs rīkojam to pasākumu, tad visiem skolniekiem, kas grib tajā ir bez maksas iespēja. Tev nav pat jāmaksā, tu vienkārši atnāc un tev ir. Un tas jau arī tas, kā mēs varam to visu tā kā, kopīgi, it kā mēs esam sportisti tajā brīdī, bet mēs viņus tā kā hops to skolnieku atnākiet arī pamēģiniet. Varbūt nebūs. Un tajā brīdī mēs iedodam, tā skolai ir iespēja piedalīties. Un tā mēs izgājām visiem laurenčiem, pirmai pamatskolai, vidusskolā, ģimnāzijā. Katrā saorganizēja pa kādam pasākumam šogad. Manuprāt, tā ir arī tā sociāli atbildīga. Protams, jā. Bērni vērsties un parādīt, ka hei, bez direktoriem un grāmatažiem ir arī citas profesijas, kas arī gana interesantas, un iespējams tā ir tava dzīves lielā aizraušanās, ko tu ieraugi. Nevis mēs pie Līta krūmos, un kā tu sākumā teici, sēdēt uz divānu un visu komentēt. Viss ir slikti, jā. Ir jau tā, ka tajā brīdī, kad mēs paši kaut ko padaram, mēs jau radām to iespēju, ka nav šodien viss tik slikti. Šodien bija iespēja pastiet telpu orientēšanos. Būs iespēja vēl kaut ko padarīt, un būs vasaras sezona. Mēs, piemēram, arī kā sporta klubs visus aicināsim uz mežu. Un ko mēs šogad esam izdarījuši, kad visi skolnieki varēs piedalīties bez maksas siguldieši. Tas ir tāds, vienkārši nākiet darīt. Jā, un es tā atklausu, ka tas ir arī labs preventīvais darbs arī tajā pašā sociālajā jomā. Jauniešiem ir ko darīt, viņi tiek nodarbināti, viņiem nav jāpīpē krūmos. Precīzi. Vai jāsēž telefonā, ko mēs arī paši, diemžēl, ļoti daudz grēkojam, bet, ir mūsu spoguls. Tas ir, tas īstenībā tā telefona būšana ir tāda, ka tu aizēji uz to treniņu. Siguldā īstenībā jau skolniekiem ir, ja vecāks nav galīgi tāds, slings, tad ir iespēja to bērnu tajā sportā pavirzīt. Protams, ārpus novada centra tas notiek ne tik vienkārši, bet Siguldā ir tas, ka tev ir iespēja, un tas ir ļoti forši. Un tad pasties, atnāk tie bērni, maziņie jau to mazu ķiparī tur skrien un tur darās un treners nāk, un vecāki tur sēž. Visi viņi vienkārši sēž tajos telefonus. Nopietni, tu atnāc uz Siguldas sporta centru, un tu vienīgais, ko tu sēdi pusotru stundu telefonā. Tajā pašā laikā izpēc iespēja, aiziet pats papeldi. Ir foršs baseins, kāpēc neizmantot to? Ir kaut kāds svaru zāle, ir nodarbības. Nav jau tā, ka nebūtu, bet tad ir tas, ka atliek cerēt, ka varbūt tās tajā brīdī tā paudze nomainīsies, un tas bērns jau būs kaut ko darījis vairāk, un tad jau tā nākamā paudze atkal tomēr būs bišķiņa aktīvāk. Jo šobrīd ir tā viena paudze, kas ir baigi iesēdusies. Labi. Nedaudz palauzīsim sarunas virzienu un atgriezīsimies pie sociālās.
Vai tu redzi, ka citas, sadarbojoties, tu pieminēji, ka tu sadarbojies ar ļoti daudzām pašvaldībām, vai tu redzi kādu izcilu, pozitīvu piemēru, ka var labāk lietas darīt? Tās situācijas ir ļoti dažādas, bet es nevaru pateikt konkrēti, ka šī pašvaldība ir izcils piemērs. Bet kas veido šo pieredzi? Cilvēks, ieinteresētība? Es domāju, ka ieinteresētība, tas ir svarīgi, bet ir svarīgi, lai arī ir tie pakalpojumi, ļoti aktuāls ir psihologu pakalpojums šīm ģimenēm, ar kurām es strādāju, tāpat arī sociālā palīdzība, kas ir materiāls pabalsts. Tas ir atkarīgs no tā, kāds darbinieks ir pretīm, jo viens var pateikt, mums nav, mēs nevaram, mums nav saistošajos noteikumos paredzēts, bet ir arī pieredze ar darbiniekiem, kuri mēģina atrast citus risinājumus, kā šīs ģimenes atbalstīt. Jo kuras velku? Mēs bieži vien skatāmies tikai uz naudu, tā viss atrisinās. Vai, nezinu, jauns pakalpojums, tas viss atrisinās. Pretī ir jābūt cilvēkam. Tam ir jābūt kaut kā salāgotam. Un ir jāspēj būt elastīgam. Nevar viens pakalpojums darēt visiem, un ir jāmeklē kaut kādi risinājumi. Varbūt sadarbojoties ar citām pašvaldībām, kuriem ir šis pakalpojums. Es atkal dzirdu to vārdu sadarbību, un lēnām virzoties uz mūsu sarunas otru pusi, es vairākas kopīgas lietas dzirdu, ka mēs dzīvojam salīdzinoši lielā novadā, mēs salīdzinoši nesen esam apvienoti. Skaidrs, ka mums katram ir savas kaut kādas mūsu intereses. Ja mēs arī abstrahējamies no tās geogrāfiskās apvienības, tad vieniem uzņēmējiem kaut kas svarīgs, mēbeļu ražotājiem viens kaut kas svarīgs, gaļas ražotājiem kaut kas cits svarīgs, lauksaimniekiem kaut kas cits, sociālajiem darbiniekiem kaut kas cits, bet mums taču kopā vieno cilvēks, cilvēcība. Un tas mans jautājums, vēlreiz saku uz sarunas beigām, vai jūs redzat, ka mēs spējam sadarboties, mēs mākam? Es domāju, ka mēs mākam, jā. Mēs savā nozarē, darbojoties, mēs esam iemācījušies to, ka mēs spējam būt vairāki uzņēmumi salīdzinoši vienā lielā teritorijā, un mēs spējam distancēties no tā, ka, principā, tu dari it kā to pašu, bet mēs tā kā neuztveram to, ka tu esi konkurents, un mēs tev tagad nepalīdzēsim. Sākot ar sīkumiem, tev pietrūks kaut kāds materiāls tajā brīdī, saproti, tev vajag, tu apzem kaimiņus, vari? Viņš saka, jā, man ir kā reizi, brauc pakaļ. Un tas ir tas, kas tajā brīdī tu tā kā distancējies no tā, ka tu savā ziņā esi tomēr konkurents. Jo mēs esam vienā nozarē, bet tajā pašā laikā tu, nav problēma. Ja tev vajag, CNC mašīnas pakalpojums, man viņi ir, droši zvani, brauc, es tev palīdzēšu. Un tas ir tas, ka, man liekas, ka mēs savā klubstrādes nozarē esam spējuši iemācīties to, ka mēs nemēģināsim viens otru, kā saka, norakt, bet mēs izmantosim drīzāk viens otra tās labās puses, labās priekšrocības, un es domāju, ka to pašu vajag pārcelt arī uz novadu, uz daudzām lietām. Kaut vai, ir kaut kādas lietas, ko mūsu novads varbūt tās izdara labāk par citiem. Brauciet pie mums, un mēs jums arī atbalstīsim. Un otrādi, varbūt tās mums ir kaut kāda lietiņa, ar ko mēs varbūt netiekam galā. Mums nav jābrauc tāpēc uz Ķīnu, mācīties, kā darīt tur kaut kādas lietas, vai uz Dienvidāfrikā bieži vien tur brauc mūsu lielie politiķi apmaiņas programmās. Bet tepat tās blakus pastamies, šitiem sanāk diezgan labi. Aizējam parunāt ar viņiem, ko jūs izdarījāt savādāk, kāpēc jums sanāca tā un mums nesanāca. Vienkārši elementāra komunikācija. Un tas ir tas, ko mēs varam darīt, man liekas, ka visās jomās. Kristīna. Jā, es domāju, ka mēs varam sadarboties, bet ir jābūt vēlmei. Jo, es esmu saskārusies ar situācijām, kad es strādāju šajā lauciņā, un es par to neatbildu. Es kaut arī zinu, bet es nepalīdzēšu, jo tas nav tas, ko es daru. Tā kā viss ir vēlmē. Komunikācija.
Jā. Un vēlmē. Bet mēs latvieši laikam esam tādi, kaut kur mēs esam savā ziņā baigie viensētnieki. Un mums īstenībā aiziet aprunāties ar kaimiņu un tā. Kā tev iet vispār? Un, protams, kaut kā nolaisties tālāk. Man ir visi forši, kaut kā realitātē varbūt tās nav forši. Un būt patiesam un pateikt, klausies, man ir kaut kādas lietas, ko es šodien netieku galā, moši, tu vari palīdzēt. Un tas ir tas, kas mums kā viensētniekiem ir baigi grūti, ka mēs varam 3 cilvēku uztaisīt 5 partijas un līdzīgi, bet mēs neiesim kopīgi kaut kā. Klausiet, vajag beidzam kašķēties un kopīgi šo lietu vienkārši atrisinām. Beidzam spriest un sataisam to ceļu. Ievelkam to ūdeni tai kaimiņu mājā, lai mūsu ielā beidzot visiem ir ūdens. Un tās lietas mēs varam izdarīt. Un tur nevajag kaut kādu miljonu tāpēc piesaistīt no Eiropas Savienības. Vienkārši izdarām šito kopā un būs ok, un tālāk darbosimies atkal viss. Tā. Paldies! Savākot kopā un gribās teikt un aicināt mūsu vēlētājus, arī citu partiju vēlētājus. Pirmā ir vēlme, pēc tam ir darbība, ka jādodas uz vēlēšanām. Ir jāizdara sava izvēle, tas arī jau būs solīts tālāk. Un tad, kad ir izdarīta sava izvēle, ir jādarbojas tajos lauciņos, kuros mēs darbojamies. Jā, atliek cerēt, ka būs vairāk kā 30% cilvēku aizies, jo es nezinu, cik bija pagājušajā gadā, bet tas, kas šogad pēdējās vēlēšanās bija uz Saeimas vēlēšanām, tā aktivitāte traģiski zema. Bet man liekas, ka pašvaldībā ir cita situācija, jo pašvaldība ir tas, kas vistiešāk ietekmē iedzīvotāju. Te es arī modinu visu šo sarunu. Hei, kur ir mūsu kandidāti, ko mēs domājam, šādi mēs esam, mēs aicinām runāt un aicinām darboties. Mēs esam pašu valdība, pašvaldība. Mēs paši valdam. Un paši aizējam novēlēt un paņemam kaimiņu līdzi, lai arī viņš atnāk novēlēt, nevis grābi lapas savā dārzā, ko, protams, arī vajag izdarīt, bet nepalikt vienaldzīgiem, principā, jo šī brīža, kas ir tāda vienaldzība kā jaunā norma, tam nebūtu jābūt kā normai. Būtu forši, ka tev nav viena alga, ka tu nāc, un šoreiz ir tas, ka būs tās vēlēšanas, tev ir iespēja atnākt nobalsot, vai pa mums, vai pa kādu citu. Tā ir katra paša izvēle, bet nepaliec vienaldīgs, vienkārši nāc. Labi, teikšu paldies sarunu biedriem. Paldies, teikšu arī jums par izturību, un nepaliec vienaldzīgs un nāc uz vēlēšanām.